Sveiki visiem, Daguns gaisā. Šodien tēma būs bērni, veselīgs uzturs. Un uzaicināti piedalīties sarunā ir 2 eksperti. Viens eksperts par kvalitatīvu ēdienu, par viņa tehniskām kvalitātēm, un viens eksperts, kas spēj sagatavot šo kvalitīvo ēdienu un pabarot mūsu atvases. Stādamies priekšā. Māris Balodis, pārtiks un veterinārais dienests. Es esmu Lauris Aleksējos, man ir ēdināšanas uzņēmuma. Jā. Lauris arī ir ne tikai gatavo restorānu Michelin līmeņa ēdienu, bet arī ēdina skolās, ir sniedz pakalpojums un ir, es zinu, ka arī uzņēmumos ir, kur ir šīs vietas, kur uzņemt dienišķo pārtiku, un līdz ar to mēs gribētu pārunāt vienu būtisku lietu, kas ir svarīgi, kā lai mēs būtu, kā vecāki, būtu droši par to, ka mūsu bērni prombūtnē no mūsu redzes loka, kad viņi ir skolās, bērndārzos un pēc tam jau ir darba gaitās, lai maksimāli tuvotos tam, kad mēs spētu viņiem pasniegt kvalitatīvu ēdienu un attiecīgi kurš būtu piesātināts arī ar vitamīniem un nevis būtu šis, teiksim, ātrā uztura veidojums. Varbūt tad sāksim ar Māri. Kas ir tas, kā tu no sava, vadot dienestu, spēj šo lietu, teiksim, kas ir tās būtiskās lietas, kā tu to, teiksim, mēs varētu sasniegt to mērķi, par ko mēs tikko runājam? Teiksim tā, ka uzturs un uztura kvalitāte, drošums, uzturvērtības ir vispār cilvēka veselības pamats. Nemaz nerunāsim par bērniem, kur jau agrīnā periodā jāuzņem gan pilnvērtīgs, gan sabalansēts uzturs. Kas ir pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs, lai klausītāji, skatītāji saprot, ka ko viņš ietver, jo mēs tā kā nekā speciālistiem stāstam, vienkārši. Pietiekami daudz to vielu, kuras mēs gribam uzņemt. Vai kuras mēs gribam, lai mūsu bērni uzņem, sākot ar ogļhidrātiem, proteīniem, taukvielām. Un tā, lai šis uzturs nodrošinātu bērna augšanai, bērna veselībai šo ideālo balansu, ka mēs nedodam uzturu, kas varētu radīt ne tikai tiešas veselības problēmas, bet arī viena no tādām ļoti lielām aktualitātēm rosināt bērnu aptaukošanos. Tāpēc šis pārtiks produkts ir pēc savas būtības tukšs no šīm te vielām, kas ir no uzturvielām, bet viņš rada šo momentu, šo sāta sajūtu. Tā tas varētu, teiksim tā, viņš ir pilns ar vielām, kas mums ir vajadzīgas, un mēs izņemam ārā vielas, kas mums nav vajadzīgas. Jā, tas ir tas veselīgais, bet šobrīd ir tas, ko mēs redzam, šis ātrā ēdināšana, ir pārsātināti ar tām vielām, kas mums nav vajadzīgas, bet viņi rada to momentālo sāta sajūtu. Jā, bez kurām mēs varam iztikt. Precīzi. Sāksim ar sāli un cukuru. Lauri, tagad kādā veidā tu ej uz to, lai sasniegtu šo mērķi ikdienā? Es teikšu, kā cilvēks, kurš vada uzņēmumu un tieši skolas ēdināšanā, kas ir jau 9 gadi, 10. gads ir. Un esam izgājuši cauri dažādiem posmiem un etapiem, un ar katru gadu vien vairāk un vairāk pierādās tas, ka mēs kā ēdinātāji daļai aizvietojam arī šo vecāku funkciju, jo galu galā šīs ģimenes tradīcijas katrā ģimenē tomēr ir savādākas. Un šeit tad mēs saskaramies ar to, ka pie sarunas ar vecākiem mēs runājam, un vecāki mums stāsta, bet tur vajag, kur tad tie brokaļi vai burkāni un šī uzturvērtība, bet tas bērns dzīvē to nekad nav redzējis. Un skola ir šī pirmā iestāde, kur viņš vispār ar to saskaras, jo... bērndārs jau. Bērndārs arī, mēs arī bērndārzā gatavojamies, jo ģimenēs ir pilnīgi citas tradīcijas, un viņam ir šis, kā jau arī Māris teica pirms tam, šīs citas tradīcijas, un viņš ir pieredzējis kaut ko citu. Tad mēs uzņemamies šo funkciju,
kā tādu starpnieku, starpposmu funkciju, ka mēs arī esam atbildīgi par to, kā tad no 1. līdz 10. klasē vai līdz 12. klasē vai pat no bērndārs šis bērns attīstīsies. Un mūsu loma ir, mēs neesam fizkultūras skolotāji, sporta skolotāji, bet mēs ieņemam kaut kādu savu daļu posma tieši šajā, teiksim tā, veselības attīstībā. Tas ir sabalansēts uzturs, tas ir, pirmkārt, laikam, tie ir labas, zināmas izcelsmes produkti, kuri tiek salikti pareizā secībā. Jā, tātad, un, arī apstrāde noteikti. Apstrāde un pagatavoti, bet tam ir piegādātāji, tam ir gan zemnieki, gan bāzes. Jā. Jā, redzi, tu minēji 9 gadus. Praktiski tā jau ir viena paudze. Vai tev ir šī sajūta radusies, ka tu spēji tā, teiksim, pasīties, kāds šis bērns bija 9 gadu atpakaļ, un, teiksim, ja tu saki, ka jūs runājat ar vecākiem, ka tas nav sausi bizness, ja, ka, ieņēmumi, kas vienīgais, kas interesē, ja šī komunikācija notiek, vai jūs esat gājuši to ceļu, ka jūs redzat arī kaut kādu rezultātu tam, ka bērni patiešām, jo tev pēc būtības ir jālauž. Ja tas bērns ir mājās, viņš ir pieredzināts, viņš ir kopā ar vecākiem to ir darījis, viņš nonāk svešā vidē, un pēkšņi kaut kāds cilvēks no malas sāk viņam stāstīt, to tu dari pareizi, tad tev ir jāgaršo vai patīk. Tā laušana, tomēr tas ir tāds process, diezgan tāds Mēs nonākam pretrunās ar tiem pašiem bērnu vecākiem, kas vēlas, lai skolā viņš, kur ir skolas, teiksim, kur ir 2-reizēja ēdināšana, lai abas ēdienreizes ir ļoti veselīgas un tur sabalansētas, kā saka, bet mājās notiek pilnīgi kaut kas cits. Un tad, sākās šī saruna, un šī saruna ir par to, ka, ko jūs ēdat mājās? Viņam garšo tas, mēs paņemam, sākam svītrot ārā un saprotam, ka, tas nav īsti tas, kas skolās ir atļauts. Un nepavēlti šobrīd arī eksistē programmas, kuras rēķina šīs kalorijas, un kuras rēķina uzturvērtību. Un mēs pieturamies, gatavojot skolā pie sāls svēršanas un pievienošanas, cik tad daudz mēs drīkstam pievienot šim ēdienam. Un ļoti bieži jāatzīst, vadoties pēc šīm programmām, tad mēs nonākam līdz tam, ka pagaršojot šo kotleti, nav īpaši garšīgi. Kaut kas trūkst, kaut ko vajadzētu. Bet ir jāatzīst, ka garšvielu maisījumi, bez sāls, kas tomēr to visu uzlabo. Un šī garšas izjūta, viņu var attīstīt. Es nevēlētos lietot šo vārdu laust, bet viņu var attīstīt. Ja? Un var pierast pie tā, ka sāls ir mazāk. Tas pats ir ar cukuru. Māri, cik daudz jūs, kā pārtiks veterinārais dienests, eksperta līmenī, ejiet dziļumā ēdiena saturā? Viens ir, ka jūs kontrolējiet vai ir atbilstoši deklarētiem dokumentiem piegādāt pārtika, kas ir skaidrs, jūs pievēršiet uzmanību arī ēdinātāju, darba kultūrai, tīrībai un šīm lietām, bet cik daudz jūs ejiet pašā produktā, iekšā šajā kvalitātē, šajās uzturvērtībās, par ko Lauris saka, kad ir programmas, cik daudz jums tur, tas lauciņš ir atvēlēts? Jā, parasti. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos mēs kontrolējam produktu drošumu un nekaitīgumu, higiēnu. Tad, ja mēs runājam par skolām un bērnu dārziem, tad mums ir papildus funkcija kontrolēt arī šīs uzturnormas. Un mēs savās pārbaudēs analizējam ēdienkarti, analizējam produktus un tāpat, kā Lauris teica, skaitam šīs kalorijas, šīs uzturvērtības. Un skatāmies, vai visi produkti ir tiešām pieļaujami, vai nav produkti, kas ir aizliegti, kas satur to pašu mehānisku atkaulu, putnu gaļu, daļai hidrogenizētus taukus, pārāk liels sāls saturs, konservantus, aromatizētājus. Jā. Skolās, bērnu dārzos un citās šādās slēgtās iestādēs mēs skatāmies arī šo sadaļu. Labi. Un plus vēl arī mēs skatāmies, vai produkti ir iepirkti no tiem piegādātājiem, kas tiešām piegādā svaigus un kvalitatīvus produktus.
cik pasūtītājs, mēs spriežot tieši par iepirkumu sistēmu skolās, par ēdinātājiem, par produktu, par izvēles tur Latvijas produkciju, un viņi katreiz ir lētāka, viņi varbūt ir dažreiz dārgāk. Mēs esam diskutējuši daudz un arī braukuši uz ārzemēm skatīties, kā tas tajās valstīs, kā Somijā tas notiek, un būtība ir tāda, kā tu redzi, cik atsaucīgs un ieinteresēts ir pasūtītājs, ka šī mācība iestāde. Vai jūs esat konfliktā, vai jūs esat tā kā uz vienu viļņu ar viņiem? Teiksim tā, skolu un bērnu dārza ēdināšanā šais iepirkumos nedominē zemākā cena, vai zemākā cena nav galvenais faktors. Jo svaigs kvalitatīvs produkts nevienmēr būs lētākais produkts. Tāpēc ir papildus kritēriji, kas ir jāņem vērā. Jautājums, vai ņem? Kad tas būtu... Mēs jau tiksim, un šis papildus kritērijs ir, ka produkts ir ar mazāku ietekmi uz vidi. Tas nozīmē, ka ir piegādāts tuvāk konkrētajam bērnam. Un tāpēc tiek izmantots vairākas Latvijā esošās schēmas. Tas ir bioloģiskā lauksaimniecība, zaļā karotīte, integrētā lauksaimniecība. Un tas ir nākošais bloks, ko mēs skatāmies jau kādu laiku, vai tie iegādātāji, kas ir startējuši pašvaldības konkursos ar dažādiem apliecinājumiem, ka viņi ņems vietējo kvalitatīvo, zaļās karotītes, bioloģiskās lauksaimniecības produktu, vai viņi tomēr deklarē vienu, bet izvēlās lēto no bāzes, kā mēs te runājam, nezināmo produktu, kura kvalitāte varētu būt apšaubīga. Cik es esmu dzirdējis un lasījis medijos, tad pastāv arī mums Latvijā uzņēmēji, kas tomēr nav 100% godprātīgi un to, ko deklarē iepirkumā, pēc tam arī tā kā iepirkuma realizācijas laikā arī izmanto, kad kaut kas pastāv. Tā, diemžēl, ir. It īpaši nonākot jauniem spēlētājiem šajā tirgū, viņi mēģina tos vecos trikus, ko mēs jau apkarojām pirms pāris gadiem, atkal izvilkt ārā. Bet tāpēc mēs skatāmies, mēs gadu laikā pārbaudām 50,000 produktu, viņu izsakojamību, lai saprastu, vai tiešām šie produkti atbilst deklarētajām prasībām. Un, tagad apmēram 4% gadījumu šie produkti neatbilst. Tev ir kaut kāda iespēja ietekmēt šos negodprātīgos? Tieši man nav iespēja ietekmēt, vai dienestam nav iespēja ietekmēt. Mums nav paredzētas soda sankcijas, ko mēs varētu piemērot, jo tās ir līguma attiecības. Līguma attiecības starp pašvaldību vai valsti un privāta uzņēmumu. Tur ir līgums. Labi, Mārbi, kā es varbūt pārliecināts, ka mans bērns skolā šobrīd esot uzņemot šo maltīti, šāds negodprātīgais uzņēmējs, realizē savu biznesu un tajā pašā laikā, kas ir tas, kas spēj ietekmēt šo, lai, ja viņš tiek identificēts, lai nebūtu kaut kādas, mēs nedzīvot atkal, tā kā tādas strauss, īpaši galvas smiltīs un gan jau kaut kā uzsūksies viss. Ja mēs kā dienests pieķeram šādu negodīgu rīcību, negodprātīgu rīcību, mēs informējam vispirms skolas administrāciju, bērndārza administrāciju un pašvaldību. Jo tie ir tie cilvēki, tās organizācijas, kas var ietekmēt, kuriem līgumos ir paredzētas sankcijas, ja līguma prasības netiek izpildīts. Un tie ir ļoti svarīgi katras skolas atbildīgo personu arī šī iespēja pārliecināties, ko bērniem dod ēst, jo to viņi var izdarīt ikdienā. Es kā arī maza meitiņa, kas iet skolā Rīgas centrā, es arī gribētu, ja gadījumā kaut kas tāds notiek, zināt, ka tur tas ir noticis, lai nav tā tikai, ka to zina direktori, un attiecīgi tur tas arī viss paliek. Es varu piebilst to, ka šobrīd jau mūsu sistēma tā pa lielam darbojas ar ļoti labu izsakojamību. Ja? Un, uzņēmumā? Jā, vispār arī uzņēmumos, jo prece tiek pirkta ar pavadzīmēm, pavadzības numuri, ir preces kodi, ja, ir preces izcelsme, ir piegādātājs galā, kuru var šo ķēdīti atšķetināt, ja, un tik līdz tam, no kurienes tad tiešām šī prece nāk,
Un tas nav tas sarežģītākais. Un šeit ir laikam svarīgi saprast, katrā pašvaldībā tomēr šīs piemaksas par to bērnu atšķiras. Ja? Un tāpēc arī, lai kā mēs nevēlētos runāt par biznesu vai par uzņēmēju darbību, bet tomēr tur ir šī daļa, ka ir tomēr jānosādz kaut kāda izdevuma savu veidu. Taču, pieņemsim, pērkot sasaldētu gaļu vai pērkot svaigu gaļu, mēs ļoti labi zinām, ka sasaldēta gaļa būs lētāka, taču viņas nocepums ir vēl lielāks nekā no svaigas gaļas. Tātad tas nav tik aktuāli. Otrakārt, skolā tomēr mēs, vai bērnudārzā mēs vēlamies, nevēlamies, bet tā sanāk, ka mēs varam prognozēt mūsu nedēļas iepirkumu. Mēs varam prognozēt nākamo dienu iepirkumu. Mēs zinām slimības lapus, mēs zinām neapmeklētību, bet aptuveni mēs saprotam. Restorānos ir daudz savādāk, tur ir ļoti sezonāli un ļoti daudz citu blakus faktoru. Koncerts blakus pilsētā. Jā, un skolās, es teiktu, skola ēdināšanā te ir tāds pluszīme, ka jo vairāk mēs prognozējam, cik mēs varam izlietot šodien produktus, jo mēs biežāk viņus varam pirkt pirkt pietiekošā daudzumā, lai nekas nepaliek pāri un rīt atkal ir jauna piegāde. Ļoti jauki. Tad tajās mācību iestādēs, kurās Lauris sniedz savus pakalpojumus, ir droši. Jā, mūsu pārbauda ļoti regulāri. Un kas ir, TVD ir jūs draugs vai jūs viņu redzat? Absolūti draugs, un tas ir sadarbības partneris. Es teiktu tā, tas ir, viņi pilda savas funkcijas, mēs pildam savas funkcijas. Ja ir kādi jautājumi, vienmēr var piezvanīt, pakonsultēties un, kā saka, skaidrā valodā visu izrunāt, ja kaut kas nav skaidrs. Bet, kā jau teicu, tad uzņēmumā, kurā ir pastāvīga, regulāra preču aprita, uzturēt pareizu, visām prasībām atbilstošu noliktavu un preču uzglabāšana ir daudz vienkāršāk nekā citā. Savā laikā arī citā amatā esot slimnīcā vadot un arī reformējot pārtikas uzkrāšanu un ēdināšanas bloku vienā no lielajām Latvijas, tad bija tāda pieredze, kas tajā laikā nāca, kad šobrīd jau ļoti maz ir noliktavas. Lokālās. Arī šies, pārsvarā piegādes notiek, tā kā regulāri cikliski. Un te iet runa par to pašu drošību, par piegāžu drošību, jo mēs savā laikā runājām arī ar Māru, viņš konstatēja šo faktu, kad ir, šie cīsiņi ir no citurienes nekā deklarēts ir un neatbilstība. Viņš dodās pie... Bet viņi atrada. No kurienes, jā. Tas ir svarīgi. Tas jau ir šīs preces izsakojamības. Bet tālāk seko saruna ar pasūtītāju, kas ir iestādes vadība, mums nedot ēst bērniem. Un tad kad bijām Somijā, liela delegācija vēl 3 gadus atpakaļ, tad mēs konstatējām faktu, kad atšķirīgais bija, kas bija Somijā. Viņam pirmkārt visā valstī bija vienāda ēdienkarta. Visa valsts zināja, visos mācību iestādēs bija vienāds ēdiens. Bija vegānais, veģetāriskais un gaisa. Līdz pašvaldība bija iesaistīta arī sagatavē šī procesa. Viņi sagatavo ēdienu, līdzīgi kā ir lielie uzņēmumi, kas sagatavo cehā un pēc tam izved uz pakalpojumu sniegšanas vietu. Un tad mēs, tā kā šī lielā kompānija, kas piedalījās šajā braucienā, apspriežot redzēto, spriedām, vai nepastāv iespēja, ka Latvijā ar pieņemsim būtu kaut kāda vienota recepšu grāmata, nevis katrā skolā, katrā iestādē, kad tiek improvizācija par tēmu, šitas patīk, šitas nepatīk. Jo jums ir kaut kāds rāms, sālim, cukuram, daudzumiem, it kā jau ir jau regulēta vide. Vai nepastāv tāda lieta, ka varētu pieņemsim būt vienota ēdienkarte visā valstī, uz mācību iestādēm, tādējādi arī pastāvēja šī prognozēja. Kādreiz tā bija. Jā, bet mēs nerunājam par to, ka tas ir jāpārtājas bijušo valsti, bet ka tev ir saprotamas lietas un visiem ir pieejams. Jo mēs esam dažādi, arī braukājuši Latvijā, līgatnē ir ļoti, kopā ar kolēģiem no ministrijas un no lauku konsultāciju centra bijām, kur vērojam, kā tur notiek, un tur ir bioloģiskais pārsvarā, tur ir citi izcenojumi, tur ir attieksme
un tur ir ēdienkārta, un tur netiek nekas mests ārā. Nu, mēs to visu redzam. Un tur ir garšīgi pašēdam. Un ir vietas, ja, kur tiek mests ārā, kur tiek dusmojās, ja, kur ir neapmierinātība no vecākiem. Kā šo problēmu teiksim, mainīt? Jo kur ir tā būtība? 20 vairāk gadu laikā mums ir ļoti sadrumstalota šī ēdināšanas sistēma kā tāda valsts mērogā. Mums ir maza valsts, bet mēs mazliet katrā mācību iestādē ir atsevišķa forma. Vienā ir uzņēmums, vienā ir Martas tante, kas jau 20 gadus gatavo cep kotlītes. Un, restīvi, mums nav, vienkārši, kur pieķeries, tur ir pilnīgi atšķirīga bilde. Kā šo problēmu varētu, vai tā nav problēma, tas nav jārisina? Es nedomāju, ka tas ir jāuzsauc par problēmu. Es teiktu, ka tas varbūt kā viens no nākamajiem soļiem varētu mēģināt to darīt, tikai bez lielām parlamentārām komisijām. Tās ir praktiskām lietām. Es varu pateikt no savas pieredzes, kas mūsdienās arvien vairāk un vairāk kļūst aktuāls, tas ir, kā mēs šo ēdienu pasniedzam. Ja? Pieņemsim, mēs pasniedzam ēdienu bufetes tipa pasniegšanu, kur katrs jaunietis sev var izvēlēties, ko viņš vēlas. Un mēs ļoti labi saprotam un redzam jaunieti, teiksim, tādu augumu jaunieti jau, un kurš tagad to vasaru ir izstiepies, un mēs saprotam, ka tas laikam nebūs pareizi viņam arī iedot to vienu kotleti, un to piciņu ar biezeni vai šiem salātiem vai zupas, tur vajag varbūt kaut ko vairāk. Un viņš pie tā nav vainīgs. Tā ir viņa tā kā ģenētika un fizioloģija, ka viņš vienkārši ir izaudzis, viņam cilvēkam vajag paēst. Turklāt viņš vēl iet vakarā sportot varbūt, un cits neiet neko darīt. Ja? Tā kā mēs pasniedzam to bufetes tipu šajā pasniegšanā, un šis vizuālais efekts ir ļoti svarīgs. Kā tad jaunietis jau no mazas bērnu kājas saprot, ka ēdiens nav tikai apmierināt, paldies, lai es te varu turpināt staigāt. Ja? Piesist vēderi. Jā, piesist vēderi, bet kā tomēr arī savu veidu kultūra. Mēs taču atceramies, kā mūsu bērnībā bija liels zupas bļoda galda galā. Un... Tas vēl nav tik traki, bet es esmu redzējis aizkadros arī citas lietas un nebūs ētiski teikt, ko, bet nāk lielie plasmas spaiņi, no kuriem vienkārši tiek mests virsū un tu tā, ok. Ir tik daudz dažādu variantu, kā skaisti pasniegt ēdienu, un tur nevajag liels ieguldījums. Tieši to mēs arī redzējām arī Somijā, ja mēs nopaļojam to tēmu, arī tieši tas pats arī bija, ka tur stāvēja bufetes veidā, nāca bērni, un viņam nebija pusdienas laiks, viņam visu laiku bija viņa vajā. Ja tev gribās divreizēs, nāc divreizēs, un vidējais svērtais bija tā, ka viņi neizmet neko, un visi ir pēduši, un ir pēduši tik daudz, cik grib. Un tad nav jāskrien uz blakus Narvesenu vai kādu citu ātrās apkalpošanas bodīti un jānopērk kaut kas neviselīgs. Kā tu redzi, kā šo problēmu, ar šo sadrumstalību, ar šo ēdināšanu, jo tev ar viņiem jāstrādā šiem, teiksim, kā klienti, dažādi. Šī dažādība vai tev atvieglo vai sarežģīja darbu? Es domāju, ka dienas darbu tas būtiski neietekmē. Tā ir uzņēmēja darbība. Principā to regulē arī daļēji tirgus. Man ir grūti komentēt, kā būtu labāk. Ir ļoti dažādi veidi. Ir tiešām gatavo kompānija, uz vietas gatavo Martas tante, gatavo vienā vietā piegādā uz vairākiem objektiem. Tie visi, ja ir ievēroti nosacījumi, ir mums pieņemams darbības. Bet, esot ikdienā šajā procesā, kolēģi jau arī stāsta, kur, teiksim, tās sajūtas, kas rodās, uz kuriem virzīties. Tas, ka nav viss ideāli šobrīd, mums jau nav noslēpums. Mēs ejam internetā un tur ir dažādi viedokļi par esošo situāciju. Un, attiecīgi, tad ir stāsts par to lokālo produktu. Ja viņš netiek izvēlēts, un mums bija pieredze veidojot budžetu, ja? Mēs nonākam ar šo skolu ēdināšanu, ar vietējo pārtiks produktu, ar zaļo karotīti, saistībā ar iepirkumu. Kad kolēģi no Finanšu ministrijas prasa, ka mums vienalga, no kurienes tas kartupēlis nāk, galvenais, lai viņš ir lēts, jo Excelī tas ļoti labi izskatīsies. Tā ir traģēdija. Mēs ar kolēģiem spriedām ministrijā, ka tā ir traģēdija, jo tad cilvēks vispār nesaprot,
cēloņi sakrīt, kā veidojās budžets, ko nozīmē nodarbinātība, algas, apdzīvotība. Šīs lietas ir ļoti, Nepavēlti Māris pieminēja pirms tam arī šos noteikumus, kas ir, pieņemsim, mehāniski atkalvotā gaļa un tā tālāk. Lai kā mēs gribētu pavirši no augšas skatīties uz šo tēmu, bet tomēr ēdiens ir enerģija. Ja? Un, ja šis ēdiens tiek gatavots ar labu enerģiju, ja? un tomēr šis cilvēciskais faktors, lai kā mēs gribētu viņu noņemt nost un, pieņemsim, uztaisīt Pierīgā vienalga, kur Latvijā skaistā vietā pieejamā milzīgu ražotni, kas ražot visu priekš skolām, tur es teiktu, ka zustu šis personīgās pieejas trūktu, vai tā būtu Cesvainas skola, vai Valmieras skola, vai Tukuma skola, vai Talsas skola, ja? Kur tomēr katra skola var lepoties ar savu labo ēdienu vai nožēlot savu nepārāk garšīgi pagatavoto ēdienu. Un ja tas būtu vienā tādā centralizētā vietā ražots, tad es teiktu, tas nebūtu interesanti vairs. Tad mēs būtu visi izauguši uz... Kā mēs kādreiz izaugām bez Coca-Colas. Tad no biznesa viedokļa tas būtu noteikti efektīvi. Tas būtu ļoti efektīvi, tas būtu labākais bizness. Bet mums arī reģionālā piedarība ir arī, labi, Latvija nav liela valsts, bet arī katrā reģionā tomēr ir kaut kādas, vairāk nostājas, kas garšo, un tas garš kārpiņas arī pie ēdienu pagatavošana, tradīcijas arī nedaudz atšķirās, jau ir kaut kā tomēr. Jā, Austrum Latvijā sēnes ir vēlāk nekā Liepājas pusē. Es kā piemērs 2 nedēļu nobiju. Vai bērns par sēnes ēd? Ēd, bet es neieteiktu to. Meža sēnes bērniem šobrīd nav vajadzīgs. Ja mēs runājam par šampiņoniem, tad tomēr tur ir skaidri šī izcelsme. Tā ir sēne? Jā, jā, tā ir sēne, bet tur ir citi augšanas apstākļi. Bet ļoti svarīgi ir uzņēmuma attieksme arī pret to produktu. Un to patērētāju, ko viņi apkalpo. Un starp citu, mēs tagad ieviesām jaunu plānošanas rīku pārtiks un veterinārā dienestā, kas nosakot nākošo pārbaudas datumu, ņems vērā gan neatbilstību skaitu, esamību vai neesamību, gan arī uzņēmuma attieksmi pret pārtiks drošumu. Jā, tas ir būtiski. Un ja šī attieksme būs pozitīva, pārbaudas būs retāk. Ēdiens ir jāgatavo ar smaidu. Tas ir, jā, jo mēs nododam savu enerģiju, ar savu zināšanas, ar savu enerģiju. Mēs nododam tālāk mūsu jaunatnē, bet produkta izcelsmē ir ļoti liela nozīme. Tieši šī ir viena no tām būtiskākām lietām. Mēs arī, esot ministrijas vadībā šo periodu, esam iestājušies un cīnījušies. Jautājums ir, kā panākt to, lai rastos šī vilkme uz vietējo produktu, jo mums ir dārziņu augi, mums saprotam, ka avokādo nav draudzīgs videi, kaut gan viņš ir garšīgs un mēs pārstāv viņu visi arī lietojam. Tur ir ļoti liels mārketings un garš ceļš ir, kamēr viņš ir atbraucis pie mums. Tad, kas ir tas, ko mēs spējam pretnostatīt no šiem lētajiem, atrastajiem augiem, dārziņiem, par ko mēs varētu vairāk gaisa produkti ir skaidri. Tur ir lielie uzņēmumi, kas spēj nodrošināt kvalitāti. Jautājums ir, vai šis darba veicējs, kā pakalpojums sniedzējs, izvēlās šo produktu arī vai neatēt kaut ko analogu un lētu. Tur ir tā kā kontrolas viedokļa, kā ir jāķer. Sirdsapziņas. Sirdsapziņa, jā. Tā arī. Ja tev ir attieksme pret šo pasākumu, jo tu esi, tā kā nacionālais stāsts, un šeit arī mums nāk šajā tavā darbības jomā kaimiņu valstu uzņēmēji. Spriežot arī pēc lielveikalu stāstiem, ja mums ir lielie tīkli ir īpašumā ne vietējiem uzņēmējiem, līdz ar to tur sirdsapziņu var manipulēt, spēlēties, pieminēt, bet grūti viņu. Jā, un kas ir vēl interesanti, tad tevis pieminētie kaimiņu, mūsu kaimiņi, viņi neskāpēc var šo produktu lētāk piegādāt. Ja? Kaut gan tur iekšā ir transportēšana un viss pārējais, un ar nožēlu es varu pateikt, ka tad, jo tuvāk ir izaudzes produkts, jo iespējams, ka viņš arī būs dārgāks. Ja? Un
Redz, man ir šo problēmu. Tas ar ekonomikas ministru ir jārunā, Ne kā tikai. veidojas šī cena. Un, Laura, ne tikai mēs arī esot viņas, reģionā. Mēs esam Rēzeknes rajonā pie uzņēmēja lauksaimnieku, kurš audzē augus, dārziņus. Viņš skaidri un gaiši pasaka, jā, es jau labprāt audzētu kartupeļus visam rajonam. Bet, ja man ir zināms skaits skola, tur ir uzņēmējs, kurš ved no citurienes, man jau nav kam pārdot viņu. Sēdiet uz tirgu, es viņu nevaru norealizēt. Uz Rīgas arī nevar aiziet, man nav kur uzglabāt. Ministrija izvērst programmu, šobrīd ir 6 miljonu pieejam finansējums, lai veidot šīs noliktavas, lai kooperētos, lai veidot. Bet viņš saka, mēs varam kooperēties, mēs varam uztaisīt noliktavu. Bet ja man atkal nav, kas viņu spēku un nav šeit, kas spēku, nav garantija, precīzi. Un te tas viņš neaudzēs. precīzi. Un tagad ir stāsts, ar ko mēs sākam. Visu to oli, ja? Vai mēs sākam ar to, ka ja mēs nevaram pierunājot, izskaidrot, ka mums skolās, bērndārzos un valsts apmaksātās, kas ar valsts budžetu vai pašvaldību tiek finansēta šī ēdināšana, ka tur ir jābūt šim Latvijas produktam. Ne obligāti bioloģiskam, kad ir konvencionālam, bet jābūt Latvijā ražotam. Ja šī attieksme ir tā kā Finanšu ministrijā, var pateikt, mums galvenais, lai ir lētāk, kādā veidā mēs jau nevaram sasniegt. Un arī tā, kad mēs tiekamies ar lielveikalu, viņš arī saka, mums ir galvenais, jums nav trūkst kapacitāti. Kā var izvajadzēt kapacitāti, ja tu nepēc no mums. Ja? Un tas par lielveikalu. Jā, bet viņi ir saistīti. Saprot, tas ir produkts, kas šeit ir izaudzēts, ja? Kaimiņu valstī tu netiec iešā. Un tad ir ēdināšana, vēl veikali, uzglabāšana, kooperēšanās, un kā rezultātā tev ir iespējams nopirkt šo Latvijā audzēto dārzeni, vai nav iespējams? Es teiktu, ka produktu sadalās kategorijas, kas ir īsts realizācijas termiņš. Jā, tad ir tur vidējs un garāks. Jo garāks bāzi ir īslījums. Jā, jo garāks, jau UHT pieņem, tad varbūt nav tik trauki. Jā, bet tā nav viņa vairs uzturvērtība, jau cita ir, jā, bet tad, jo garāks termiņš ir bez sasaldēšanas, un mēs saprotam, ka iekšā tur ir kaut kas vai recinātājs, un tur vesela ķīmiska formula, kas var būt arī lētāks beigās. Ja? Tā jau veidojās šī cena. Jo īsāks ir šis termiņš, jo mazam noietam esot vai neprognozējamam daudzumam, katrs ražotājs rēķinās ar kaut ko, ka viņš vienu daļu, jo nepārdozot kartupeļus, tu viņus, diemžēl, nevar sasaldēt, un tev par viņu vēl izvešanu ir jāsamaksā. Un tāpēc arī mēs nonākam līdz tam, kad tā acīm redzot veidojās šī cena, un kad tas sāk kļūt neizdevīgi. Bet vajag. Jā, es domāju, ko teikt. Protams. Mārs saka priekšā, kas jādara, lai mēs varētu tikt līdz tam, lai Latvijas lauksaimnieki varētu audzēt kartupeļus, burkānus, bietes, dārziņus, arī ābolus, kas tiek vēsti šobrīd pārsvarā. Mēs veikalā neredzam vietējus ābolus. Jā, principā augļi dārzeņi ir tieši tā produktu grupa, kur mēs visbiežāk konstatējam neatbilstības zaļā iepirkuma ietvaros. Jo gaisa produkti, piena produkti, tur mums ir pietiekami jaudīgi uzņēmēji, kas var apgādāt ļoti lielu vietējie, kas var apgādāt lielu skolu bērndārzu skaitu. Savukārt šai segmentā ir liela fragmentācija. Un, protams, tā optimistiskā prognoze, ar ko piegādātāji dodās pašvaldība, ka mēs ņemsim tagad ābolus no vietējā ražotāja, ka mums certifikāts mēs ņemsim. Realitātē šī ābola beidzās tur septembra beigās. Jā. Un tad viņa aizstāja ar kaut ko citu. Un tad viņi pārkāpja iepirkuma nosacījumus. Tad, jāstrādā pie šī valsts regulētā iepirkuma varbūt daudz detalizētāk. Tieši šai produktu grupā, jo gaļā un pienā es neredzu problēmas Latvijas uzņēmējiem apgādāt. Visas ir. Vienalga ir. Un mums ir labi piena produkti, un to es varu atzīmēt salīdzinoši ar citām valstīm. Mums ir labi piena produkti. Jā, bet klātesamība. Arī esot Somijā, mēs sapratām, tur arī ir labi. Jā, kad turpat neviens arī sarunājoties ar šiem pakalpojumu sniedzējiem, tad nevarētu iedomāties, ka tur varētu būt kāds nodziedāt dziesma, viņa pie limbažu piena, ka tas skolā varētu būt. Tur ir konkrēts
kooperatīvs ir konkrēti uzraksti, ja, tad tur, un viss viņš tur ir. Viņš ir visur. Un tur nav stāsts, ja, ka tur kāds varētu atvest no kaut kurienes un kaut ko piedāvāt šo te piena produkciju. Un tad ir tas, nu, tā kā, un pie tā ir pasūtītāja attieksme. Un te arī būtiskais ir par to pašu apjomu, par ko mēs runājām. Kad pašvaldība telpot līdzekļus cenšas kaut kādā veidā samazināt, ēdināt to bērnu, nu, teiksim, to skaitu, nu, pa klasītēm dalu. Bet taču jebkuram, nu, kurš ir kaut nedaudz bijis saskarē ar uzņēmēju darbību, skaidrs, jo lielāks apjoms, ja tev ir lētāk. Jo tu vairāk varētu paēdināt, jo tu varētu būt ekonomiskāk izdevīgāk. Tu nogriez nost klasi, tu nogriez nost iespēju uzņēmējiem, teiksim, ražot šo produktu, šo pakalpojumu un pelnīt, vienā brīdī viņš pacēla rokas un aiziet. Jo viņš nevar šo nosakt. Es teiktu, ka katrā Latvijas reģionā ir kāds, kam ir siltumnīca lielāka vai mazāka. Ar vienu skolu reģionālu vai varbūt divām, varbūt kādos reģionos šīs skolas ir aizvērušās, diemžēl, bet tad ir šis līgums ar šo siltumnīcu, kur iepriekš tiek atrunāts, es jums varēšu izaudzēt tik un tik un tik un tik. Vai jūs būtu gatavi no manis to nopirkt? Un tik līdz atskan vārds, jā, mēs būtu gatavi, ja šī kvalitāte atbilst, ja ir visi certifikāti, visi dokumenti. Pirmkārt, bērns varēja aizsūtīt uz siltumnīcu sezonā, pastrādāt un parādīt kā tas, parādīt kā aug gurķis, ja, un dot iespēju noraut, ja, bet... Mēs esam aizvingrojušies līdz marazām. Bet nav vispār. Bērnība pavadījis, tas arī lotosos un strādājot. Kaut kas slikts bija ideāli. Tagad mēs nevaram bērnam vasarā darbu atrast. No 14 gadiem drīkst laikam. Un līdz tam var vienkārši sēdēt un pagalmā. Briesmīgi. Māri. Jā, bet visam kā tāds jumts ir iepirkums. Ja. Un šie formāli iepirkumi tur vienmēr vinnēs lētākais un lielākais. Nevis vietējais un mazais. Jā, tur vārds formāli bija atstāks vārds. Jo šī ir tā attieksme. Mēs arī, kāpēc mēs par šo tēmu runājam un stāstam jums, lai kaut kādā veidā aiznes, ka tas ir pasūtītāji, tas ir mūsu pašu vēlme redzēt to, sasniegt kaut kādu rezultātu, redzēt to, lai bērniem šis veselīgais uzturs uz galda būtu. Ja mēs pieejam tikai ar matemātiku, tad ir skaidrs, ka mēs tev esam bezspēcīgi. Mēs varam diskutēt, cik mēs gribam, ja par attieksmi, par tehniskiem nosacījumiem, nekas nevarētu būt mainīties. Cena ir svarīga, un cena tomēr ierobežo sortimentu. Ja mēs paskatāmies pirms 15 gadiem vai 20 gadiem lielopgaļas iepirkuma cenu, tad katrā no ēdināšanas iestādēm vismaz reizi nedēļā varēja būt kaut kas par lielopgaļu, varbūt reizi nedēļā, varbūt divreiz nedēļā. Šobrīd, skatoties uz šīm cenām, es nedomāju, ka kāds var atļauties likt lielopgaļas izstrādājumus skolēdināšanā. Mēs varbūt tā kā skolām tur pieskārāmies vairāk, bet arī ofisu ēdināšanā viss, kas saistās ar lielopgaļu, šobrīd tas ir dārgi. Tas ir dārgi. Un varbūt tendence būs uz leju, varbūt... Lauri, cik mums ir pieaudzis budžets medicīnai? To es nezinu. Daudz miljardi, ja? Es zinu, ka pirms 10 gadiem bija Latvijas budžeta 10 miljardi. Apmēram pirms 10 gadiem. Un Prosecco maksāja 5. Tagad ir budžets 18 un visi grib Prosecco pa 5. Tieši tā. Un medicīnā budžets ir reiz 2 kopš tā perioda. Jautājums, vai pietiek, vai mēs esam kļuvuši veselīgāk, vai ir bērniem aptaukošanās mazāk procentu, vai Nacionālajie bruņotie spēki spēja uzņemt, rekrutēt jauniešus dienestām, ja mēs to visu dzirdam publiskā. Un tas ir saistīts ar ēdināšanu, un tas ir saistīts ar produktiem. Protams, mēs vērtējam šīs dienas kabatas saturu, bet kāds tam ir spoguļojās efekts un rītdien, ja, tas laikam kāds atstāsim kādam citam to padomāt, tāda ir tā sajūta. Mums ir, mūsu sarunas nobeigumā varētu iedot kaut kādu ceļa karti šai tēmai, kā tu, kā Māris redzi, kas būtu jādara tālāk, lai mēs pēc gada varētu par šo tēmu runāt, bet jau tā kā apspriest uzlabojumus. Kaut kā tā. Es domāju, ka formāli jau mums viss ir baigi labi. Mums ir pietiekami detalizēti noteikumi par
gan uzturnormām, gan ēdiena drošumu, kvalitāti, gan par zaļo iepirkumu. Diez vai rakstot vēl kaut kādas ministru kabineta noteikumus, mēs kaut ko vairāk panāksim. Praktiski. Jā. Domāju, ka skolu un pašvaldību līmenī ir jāīsteno jau tāda mērķtiecīga programma darbības, lai ēdināšanu skolās padarītu par vienu no prioritātēm, lai pašvaldības nevis formāli pieiet iepirkumiem, bet vērtētu šo iepirkumu, izejot no bērnu interesēm, no bērnu veselības interesēm. Lai saprastu arī tiešām, ka tas uzņēmums, kas vēlās barot bērnus, ir atbildīgs, ka ir šai viņa attieksme. To būs grūti novērtēt iepirkuma procedūrā, bet kā izvirzītie kvalitātes kriteriji noteikti varētu būt, izsludinot iepirkumu. Ir jābūt kaut kādām atziņām. Un ikdienā tiešām pārliecināties, ka tur tas, kas jums ir apsolīts, arī jūsu bērniem tiek piegādāts. Un tad, kad tu atnāc un konstatēji pārkāpumu, kad tas tiek, mēs neko nevaram izdarīt, bet ir kaut kāda reakcija. Līgums tiek lausts, un tad ir kaut kāds ietekmes mehānisms. Vietās, kur, pieņemsim Rīgā, es esmu dzirdējis gadījumus, kad tiek nomainītas skolas dēļ ēdinātāju, jo nav bijis atbilstoši. Es uzskatu, ka attīstot šo tēmu, tad sanākot vecākiem, pirmklasnieku vecākiem, tiekoties ar pietklasnieku vai vecāku klašu vecākiem, izanalizējot šo tēmu, kāda ir šis apmierinātības līmenis, kāda ir šie rezultāti ar šo ēdinātāju, kāds ir vispār šī attieksme, tas galā tas ir tāds kopdarbs, un ēdinātājiem ir jābūt atbildīgam un jānes ļoti liela atbildība par produktu, kuru viņš dod, arī par garšu, par izskatu. Savukārt vecākiem nav jāklusē, arī nav jāpiekasās varbūt pie visiem sīkumiem. Zin kā, ja mēs gribēsim atrast šeit košļienu, mēs agru vai vēl atradīsim. Mēs tur, kāds viņu pielipinās, viņi būs. Bet atrast var, mums ir jābūt tā kā realistiem un jāsadarbojās kopā ar ēdinātājiem, ar savu iniciatīvu, ar savām zināšanām, jo šobrīd mūsu valstī, es domāju, ka mēs esam bagāti ar to, ka ļoti liela daļa mūsu valsts iedzīvotāji ir pabijuši ārpus mūsu valsts. Vai kā ciemiņi, vai kā varbūt pastrādājuši, paceļojuši un tā, un viņiem ir ar ko salīdzināt. Un jo vairāk būs mums šis, kā pasaka, kas ir experience? Pieredze. Ja vairāk būs šī pieredze, tad tā mēs kļūsim visi gudrāki un dažādosim, kaut vai šo uzturu. Es dzirdēju, ka Lauris teica, esam proaktīvi arī vecāku līmenī. Absolūti, pilnīgi. Mācību iestādē nekautrējieties iesaistīt vecākus, tā kā teiksi, salīdziniet. Jā, un ēdināšanas iestādē ir jābūt gatavai parādīt tiem pašiem vecākiem savus iepirkumus, savu virtuvi, un ir jālepojas ar savu darba vietu. Paldies, kungi. Es domāju, ka mēs kaut ko, kaut kādā veidā identificēt tās lietas, kas būtu darāms un kas ir tā problēma, un cerams, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim uzlabot šo situāciju, kur nebūtu nav šobrīd ļoti laba. Paldies liels jums un tiekamies!